Labdien! Mani sauc Ieva, un mans modelēšanas projekts bija par paralēlo parkošanos. Mērķis ir atrast veiksmīgu stratēģiju, kā labajā pusē noparkot ielas malā starp divām mašīnām savējo automašīnu. Un tad es jums parādīšu video, kā man tas izdodas. Lai šo procesu apgūtu, es intervēju 3 eksemplārus, un evokācija bija tādā veidā, ka es vienkārši sēdēju blakus, kamēr viņi parkojās, uzdevu jautājumus, viņi man stāstīja, skatījos visu procesu. Interesanti bija novērot atšķirības starp eksemplāriem tādā ziņā, ka atkarībā no eksemplāru metaprogrammas viņiem bija dažāds mērķis, kā skaitās labi noparkot automašīna. Viņiem šīm eksemplāram, kuram bija metaprogramma citi, viņiem bija svarīgi, lai mašīna būtu novietot tā, lai citiem netraucētu. Lai gan priekšējais, gan aizmugurējais automašīna varētu viegli izbraukt, lai garām braucējiem netraucētu un tam līdzīgi. Bet savukārt eksemplāram metaprogramma pats bija svarīgi, lai viņš pats varētu izbraukt, lai viņa mašīna būtu tik dziļi iekšā, lai ja kāds brauc garām, tad viņa mašīna neaizķer. Tas bija ļoti svarīgi. Tāpatās eksemplāriem atšķīrās veids, kādā veidā viņi skatījās šos te vizuālos marķierus, pēc kā orientējās parkošanās laikā. Jo viss process notiek vizuāli salīdzinot vienu objektu atrašanos vietu pret citu. Bija eksemplāri, kas izmantoja gan spogulīšus, gan griez galvu un skatījās pa aizmugures logiem situāciju. Bet bija eksemplārs, kurš teica, ka viņam slinkums grozīt galvu, tāpēc viņš skatās tikai pa spogulīšiem un uz priekšu. Un šī stratēģija man likās piemērotāk, tāpēc to es arī pēc sevis pārņēmu. Jo tad nav jāmaina tā bilde par to, kad jūs priekšu pēc atpakaļu. Līdz ar to, tā kā šis palika manā stratēģijā par to, kad tikai jāskatās spogulīšos, tad ļoti svarīgs izrādījās ir spogulīša šis te novietojums. Ko tu redzi šajā labajā spogulītī, kad tu esi ērti iekārtojies savā mašīnā, lai nebūtu daudz jāgrūzās. Kā izrādās svarīgs ir šī te, cik daudz tu redzi no savas mašīnas. Astulgā ir jāredz apmēram spogulītī, apmēram 1/3 aizņem savējā mašīna. Vissvarīgākais ir, lai varētu redzēt savas mašīnas viduslīniju. Tas ir tas turvību līnija. Tad, kad es apkopoju šīs visas stratēģijas, tad man sanāca modelis, kurš sastāv no 4 etapiem. Pirmais etaps ir vietas izvēle. Pirmkārt,
ir jāatrod tā vieta, kur ir tas caurums, kur var noparkoties. To, protams, var pa gabalu redzēt, tīru vizuāli paņemot blakus mašīnu, tā kā ievietojot blakus, vai tā vietā ietilpst vai neietilpst, bet vēl vienkāršāks paņēmiens ir piebraukt blakus un paskatīties, man mašīna ietilpst vai neietilpst. Vietai ir jābūt manas mašīnas garums, plus vēl 1 metrs katrā garumā. Lūk, un vēl ir jāpārbauda, vai tajā vietā nemētājas kaut kādi stikli, vai kaut kādi citi objekti vai drāza, kas traucētu noparkoties. Lūk, nākamais etaps ir sākuma pozīcijas ieņemšana. Sākuma pozīcija ir mašīnas novietošana blakus priekšējai mašīnai. Un šai mašīnai jābūt paralēli, un šis te attālums starp mašīnām, kā man eksemplāri izteicās, ka jānoliek tā, lai tur varētu cilvēks cauri iziet, vai, ja tu attaisi logu, tu varētu pieklāvēt pie blakus mašīnas stikla, bet, principā tas ir pusmetrs metrs. Un otra lieta, mašīnai ir jābūt tik tālu uz priekšu, izbrauktē no tās vietas, viņai jābūt pilnībā izbrauktē no vietas, kas varētu, ja mašīnām vienādi gabarīti, savas mašīnas novietošanas spogulīti pret spogulīti, bet vienkāršāk un korektāk ir pārbaudīt, lai bumpers pret bumperu būtu. Un tad, kad ir ieņemta šī sākuma pozīcija, ir svarīgi pilnībā apstāties, ieslēgt pagriezienu atpakaļ gaidu un kreisajā spogulītī paskatīties, vai ir brīvs, vai nav satiksme, vai ja tur ir kāda mašīna, vai viņi tev laiž, vai brīvs, principā, vai manevru var veikt. Nākamais posms ir pats manevrs. Manevrs sastāv no soļiem. Tad pirmais ir, mēs braucam vienkārši taisni atpakaļ, līdz manas mašīnas viduslīnija ir pret blakus mašīnas bumperi aizmugurējo. Nākamais, šajā brīdī var droši griezt riteņus līdz galam, jo tīri pēc fizikas likumiem vairs priekšējā automašīnā uzbraukt vairs nevar virsū. Un šajā gadījumā izgriež riteņus līdz galam un pa labi un vīda tā kā aizmuguri iekšā. Un tas ir jāturpina līdz mašīna ir 45 grādu leņķī pret apmali. Šīs te leņķis. Lūk, tagad ir šie 45 grādi, tad riteņi atkal tiek iztaisnoti un turpina kustību taisni uz atpakaļu, līdz manas automašīnas purnas iet garām priekšējai mašīnai, priekšējās mašīnas aizmugurējas stūrim. Un tajā brīdī mēs purnu varam griezt, kad riteņi ir pilnīgi pretējo pusi, purnu varam griezt iekšā šajā un turpina kustību līdz mašīna ir gandrīz paralēli lietvei. Šajā brīdī, kreisajā spogulītī ir jāskatās attālumā līdz aizmugurējai mašīnai. Lūk, un ja ir vairāk vietas, tad principā līdz šejienei var šādā veidā var arī dabūt paralēli mašīnu, bet ja ir vietas, parasti vietas nav tik daudz, tad ir tā kā pēdējais etaps, kas nozīmē manevru pabeigšanu, kad tiek pieņemts lēmums, vai vajag iztaisnot mašīnu, no višanas šķīta iztaisnot, vai vispār, ja ir kādos iepriekšējos etapos ir kāda neprecizitāte pieļaut, tad šajā brīdī izvērtē to, vai braucot uz priekšu atpakaļ vēl var ietilpt šajā vietā, vai arī viss jābrauc laukā un jāsāk no jauna. Un, ja nepieciešams, tad iztaisnām mazliet uz priekšu. Un šo te manevru pabeidz, galvenais ir atstāt sev vietu, lai izbrauktu, un tā, lai nebūtu aizmugurējām pa tuvu, lai arī aizmugurējais varētu izbraukt. Un otra lieta ir jābūt vienā līnijā paralēli ar citām mašīnām. Tad šāds izskatījās mans šis te parkošanās modelis.
šī pašā projekta laikā es ieguvu ne tikai to, ka es iemācījos veiksmīgi noparkoties, bet es arī iemācījos lietot atpakaļ skatu spogulīšus. Tagad es saprotu, ko viņus var redzēt, kā viņus var izmantot. Un divas dienas atpakaļ man pilnīgi nejauši sanāca šo te modeli pārbaudīt dzīvē uz citiem cilvēkiem. Mēs braucām ar draudzeni bija pie stūres, un tur bija vieta, kur viņai noparkoties, un tad es viņai stāstīju, kurā brīdī, kas viņai jādara. Viņai ļoti veiksmīgi, bet pirmo reizi izdevās noparkoties. Man ir jautājums par to, ka tas spogulīs ir noregulēts, viņš ir visu laiku tāds, vai tu viņu noregulē tikai uz to parkošanās brīdi? Nē, visu laiku tāds. Tāds viņš visu laiku arī brauc, taču vienreiz noregulē un... Jā. Super. Vai eksemplāri bija vīrieši? Jā. Kurus tu izvēlējies par eksemplāriem? Kādus cilvēkus? Pēc kā? Pēc pieredzes, pēc... kas bija tie lielumi, pēc kuriem tu ņēmi? Es zināju, ka viņi labi vada automašīnu, labi māk noparkoties. Un pirms tam pajautāju, vai viņi māk noparkoties. Kurš jau teiks? Atklājās, ka vienam eksemplāram bija tā grūtāk, līdz ar to es balstoties pamatā uz 2 eksemplāriem. Vai pēc šīs metodas var arī otrā pusē? Tas ir pretmotīvi, tas ir arī labā pusē, kreisajā pusē. Es neesmu mēģinājusi. Jo kā cilvēkiem ir tā, ka viņam uz vienu pusi ir vieglāk. Šo modeli es taisīju tikai labajā pusē. Īstenībā, tāpēc, ka mašīnai jau tas izmērs tās, kāds viņš ir. Tāpat vienkārši padoties pēc tām līnijām, pilnīgi vajadzētu izdoties. Kādu skaties uz spogulīšiem, tas rādās. Mainās, labajā pusē. Jā, bet tev ir, es neskaties, ja es tagad sēžu šoferu pusē un tur man spogulīts, tad es tajā spogulītī skatos to, ko man vajag pret to malu. Tas leņķis līdz spogulītim savādāk nekā. Bet viņš viņu tāpēc, principā, pēc būtības būtu jānoregulē viņš tāpatām, lai tā arī redzi to trešdaļu mašīnas. Jā, paštais blakus. Es domāju, ka tāpatām pilnīgi jābūt. Nē, izskatās, esot vieglāk noparkoties kreisajā pusē pēc būtības, jo tu visu laiku to pašu visu par plecu redzē. Pretējā pusē tikai Tur nav jāizmest to spogulīts. Šis modelis ir par labu. Vai tev kādā vietā ir arī mikrostratēģija, ko mums parādīt kaut kādu vienu posmiņu, kas notiek galvā cilvēkam? Principā tas viss arī ir šī te vizuālā, kas ir salīdzināšana, tad, teiksim, skatos spogulītī, tagad es redzu šo, salīdzinu attālumu pret stūri, pret viduslīniju. Jā, man liekas, ka ļoti daudz tas mikrostratēģijas ir. Tā stratēģijas ļoti interesanti par to taisni, ka vai skatās spogulītī, vai skatās plecu, kas atšķirās cilvēkiem. Jo, ja skatās spogulītī, tad spogulītī var skatīties aizmuguri, bet daudz nemainot tādas pozīcijas, var skatīties priekšējo stūri. Spogulītis stūris. Man šķiet, ka šī prezentācija un šis mazais pētījums ir ļoti uzskatāms par to, ka ļoti praktiskas lietas var nomodelēt. No vienas puses, gan jau katrā autovadīšanas mācību grāmatā šis ir kaut kādā līdzīgā vai citādākā veidā aprakstīts, bet man likās simpātiski tas, kad mums bija tā starpprezentācija un kad rādīja šos projektus, ka tādā brīdī viņi jau nemācīja noparkoties. Tas bija izpētes process, viņi runāja mašīnas, riteņi tur savirzi un tik ļoti gudri. Jā, un tagad tas viss tā eleganti un uzskatām ir parādīts. Eksemplāri lietoja dažādas termins, kāpēc vajag, ka tur tiešām tas riteņu leņķis ir tur lielāks, griezas tas moments lielāks, mazāks priekšpiedens mašīnā. Jā, pareizi ir. Savādāk. Cik varētu maksāt vienu tādu mācību stundu pie tevis? Cenrāds vēl nav noteikts. Vēl teiksim, ja kaut kas kaut kādas lietas procesa laikā ļoti prieži arī tā kā Gundagai bija, kad teiks, es vienkārši jūtu, es zinu, ka tur ir stūris un tam līdzīgi. Tad vienkārši te eksemplāri stāstīja, es iekārtu mašīnā, tas tā kā uzvilkt skafandru. Viņi kopā kusties kopā ar visu mašīnu. Vai arī kā iemācīties, teiksim, ļoti apzināti iemācās tos mašīnas gabarītus.
ka noliek, kad izkāpj ārā, paskatās, cik tālu ir attālu stūrī un tam līdzīgi. Visinteresantākais moments likās, kā iemācīties gabarītes, ir apzināti braukt bedrēs. Vienkārši, ja tu mēģini rāpīt bedrē, tu viņā iebrauc, tad tu esi pareizi novērtējis savu mašīnu gabarītes. Nu ko, paldies!